Jā, labrīt visiem, lūdzu sēdieties. Man liekas, tas ir tik svētīgi, ka mēs varam apzināties, ka mēs neesam vienīgā draudze Ādažos, bet ka mums apkārt ir vēl ticības brāļi un māsas un prieks, ka mēs varam arī svētdienā lūgt arī par Baltazaru draudzi, par mācītāju Jāni un par visu draudzi un par to, ko viņi aktīvi dara, jo mums visiem ir viena misija un tā ir mūsu pilsēta, mūsu novads un mēs gribam, lai evaņģēlijs tur izskan un arī tāpēc mēs jau vairākas svētdienas domājam par, ko nozīmē būt mums kā kristiešiem, ko nozīmē mums būt kā draudzei, lai mēs būtu nevis tādi atraidoši, lai mēs nevis radītu tādu antipātiju cilvēkos pret kristietību, bet drīzāk, lai tas, kāda mēs esam, lai tas drīzāk cilvēks pievelk tuvāk Kristum. Un jau 4. svētdien mēs par to domājam. Un mēs darām visu, lai Kristus un viņa vēsts būtu cilvēkiem gan saprotama, gan saistoša. Un ka mēs neesam tas šķērslis, lai cilvēki varētu iepazīt Kristu. Un tas nenozīmē, ka mēs gribam tagad kristietību padarīt modernu vai ērtu, bet mēs drīzāk gribam parādīt Kristu redzamu. Un to, kāds viņš ir patiess. Un mēs zinām, ka Kristus ir pilns žēlastības, un viņš ir pilns patiesības. Viņš ir pilns mīlestības un viņš ir pilns svētuma. Viņā ir gan spēks un viņā ir līdzjūtība. Un ar to, kāda mēs esam kā cilvēki, ar tā mūsu rakstura iezīmēm un ar to mūsu personību, mēs kaut kādā veidā šo Kristu atspoguļojam. Mēs nevaram Kristu visā pilnībā atspoguļot, jo mēs esam ierobežoti kā cilvēki. Mēs katrs esam ar tādu savu personības īpatnību, bet Dievs mūs katru tajā veidā, kāda mēs esam, var īpašā veidā mūs var lietot. Mums nav jādara viss, un Dievs mūs neaicina darīt visu, bet Dievs aicina tevi būt tam, kāds tu esi, un ar to, kāds tu esi, tu var liecināt par Kristu. Jo mēs visi esam aicināti būt par viņa lieciniekiem, un mēs esam aicināti būt uzticīgi tajā, ko Dievs mums ir līdz saprast, kādu Dievs mums ir veidojis un radījis. Mēs 2 iepriekšējās svētdienas apskatījām, kas ir tā pieeja, kā mēs varam liecināt par Kristu. Un pirmās 2 svētdienas mēs apskatījām vairāk, tādu, varbūt bieži vien tādu vispopulārāko veidu, kur mēs sakām, tādi tiešie cilvēki uzreiz konkrēti ķerās pie tēmas un runā par lietu. Tad mēs apskatījām, bet ir cilvēki, kuriem patīk argumentēt, diskutēt un meklēt pierādījumus un caur loģiku novest cilvēks pie apziņas par Dievu. Iepriekšējā reizē mēs runājam par to, cik svarīgs ir attiecības un ka mēs arī esam aicināti nest evaņģēliju caur attiecībām un piemērs bija Matejs, kurš aicina uz savām mājām un pie Kristus. Un mēs runājam arī par ko mēs vēl runājam? Kurš atcerās? Kas bija 4. reize? 4. pieeja. Liecība, jā, liecība. Tad 4. bija cilvēks, kurš bija aklais cilvēks, kur Jēzus dziedināja. Un šis cilvēks saka, es jums nevaru izskaidrot, kas ir Jēzus. Es nevaru jums pateikt, vai viņš ir grēcinieks vai nav, vai viņš ir pravietis vai nav, bet vienu gan es zinu. Es biju akls, un Dievs man ir darījis redzīgu. Viņš man dziedināja. Un tie ir tie cilvēki, kuriem ir šis spēcīgās liecības, ar kurām viņi var dalīties un liecināt par Kristu. Es jums jau vairāk svētdienas atgādinu, ir tāds mazs testiņš, ko jūs varat aizpildīt, kur jūs varat reāli noskaidrot, kas ir tā jūsu dabīgā tā pieeja. Vēlreiz, kuram ir tas konfrontējošais? Kurš no jums aizpildīja? ir, jā. Kurām ir tās intelektuālais caur argumentiem, caur diskusiju, caur sarunu. Es zinu, ka pagājušā reizē mums bija Elīne, bija tā, kas parādīja. Vai kādam no jums bija liecību pieeja kā stiprākā? Arī, jā, Ilzei, Sigitai. Un kuram no jums bija šis attiecību? Protams, pusi draudz pats ir roka. Jā, kaut kas mums te izslēdzas ārā laikam, jā.
Bet, nu jā, es domāju, ka attiecības, tas ir ļoti daudziem izteikti, ka cilvēki caur attiecībām arī sludina Kristu. Šodien mēs apskatīsim 2 pēdējās pieejas, kuras arī gribētu teikt ir diezgan populāras, ko cilvēki izmanto un kā cilvēki dabīgā veidā apliecina Kristu. Un pirmais būs šis uzaicinošā pieeja, kur mēs teiktu tā, nāc un paskaties pats, un otrā būtu šī kalpošanas pieeja, kur tu parādi Kristu ar darbiem, un tas atver durvis daudz dziļākai sarunai. Abi šīs pieejas, varētu teikt, ir ļoti vienkāršas, bet es teiktu, nes ļoti pārsteidzošus augļus, ja mēs to darām paklausībā, un ja mēs to darām tiešām ar pareizu attieksmi un mīlestību pret cilvēkiem. Tātad, šī nākamā pieeja, mēs jau teikt, 5. pieeja, tā ir šī uzaicinošā pieeja. Un kā piemēram mēs Bībelē varam lasīt par sievieti no Samarijas. Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā, un atkal jūs varat visu to fragmentu nolasīt, bet es atstāstīšu, un es kāds dažs pants tikai nolasīšu. Bet mēs lasām šo notikumu, kur Jēzus dodās uz Jeruzalēmu, un tā vietā, lai viņš ietu apkārt Samarijā, jo Samarija bija sarežģīts apgabals Izrēlā. Varētu teikt, tie bija tādi cilvēki, ar kuriem tad tā kā varētu un tā kā nevarētu draudzēties. Tur bija gan etniskie, sociālie, varbūt pat reliģiskie iemesli. Ja vien tu varētu iedomāties kādu etnisko grupu, ar kur tev tā diezko nav patīkami, pieņemam, un varbūt tev tāda nav, bet varbūt ir. Un tad tev liekas, lai ko, bet tam rajonam to ar līkumu vienmēr ies. Es negribu būt aizspriedumains, bet es nāku no Sabilas, kur ir diezgan daudz čigāni arī. Man bērnībā bija tur čigāni rajons, un es tur gāju ar līkumu tam rajonam. Tā bija jāatzīst, tā bija. Un te ir līdzīgi kaut kas tāds priekš jūdiem. Jūdiem samarieši ir kaut kāds zemāks klases cilvēki, ar kuriem tu īsti tā kā negribi biedroties un saistīties. Bet Jēzus nolēma, ka viņš ies cauri Samarijai. Un viņš nonāk ārpus tādas vienas pilsētas, tur ir Aka, un parasti bija tāds nerakstīts likums, ka jūdi nesarunājās, nekomunicēja ar samariešiem. Kur vēl ar sievieti? Priekš tā laika kultūras vispār samarietis, sievieti, tu vispār ar šo cilvēku neuzsāk nekādu sarunu un kontaktu. Bet Jēzus sēž pie Akas, un kamēr mācekļi aiziet meklēt ēdienu, pie šīs Akas atnāk sieviete. Viņa atnāk dienas karstākajā stundā, un tur ir arī vesels stāsts, kāpēc viņa nāk pa dienu, kamēr neviens cilvēks neiet, jo iespējams šai sieviete jūtās apkaunota ar savu dzīvesveidu, un viņa nav tā svētākā, pareizākā, un viņa nav dzīvojis to labāko, perfekto dzīvi, un viņa nāk pie Akas, un viņai notiek šī saruna ar Kristu. Sākumā tur ir saruna par ūdeni, un protams, Jēzus pa lēnām pārvērš šo sarunu par garīgām tēmām. Šī sieviete vēl sākumā neiebrauc par kādu dzīvo ūdeni, par kādu mūžības ūdeni viņš šeit runā. Bet vēlāk Jēzus tajā sarunā viņai atklāja patiesību par viņu pašu. Un šī sieviete ir daudz reizes jau precējusies un šķīrusies, un tagad viņa dzīvo ar citu vīrieti kopā. Un Jēzus šo patiesību viņai atklāja, bet nevis ar tādu nosodījumu, bet savā ziņā viņš atklāja tādā veidā viņai savu dievišķumu. Kā viņš kā Dievs pilnīgi zina visos sīkumos šīs sievietes dzīvē. Un sieviete tas tik ļoti aizkustina, ka viņa tiešām saprot, ka šis nav parasts cilvēks, ar ko viņa runā. Tas ir īpašs, tas ir Dievs svaidītais, sūtītais Mesija. Un ko mēs redzam? Šī sieviete tagad nekļūst pēkšņi par perfekto teologu, kur tagad varētu iet un izskaidrot cilvēkiem un mācīt, kāds ir Dievs un pierādīt Kristu. Viņa arī neaiziet kaut kādai garīgai apmācībai, pirms viņa varētu iet pie cilvēkiem. Viņa izdara ļoti vienkāršu lietu. Viņa ātri dodās uz pilsētu, un viņa aicina cilvēkus. Viņa pavēsta to, ko viņa tikko ir piedzīvojis, un ko viņa saka, nāciet un skatieties.
jūs paši redzēsiet un dzirdēsiet. Šeit mēs 39. līdz 42. pantam varam lasīt. Un kas notiek? Tad, kad viņi aicina pie Kristus. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Jēzum, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņi apliecināja. Viņš man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie Jēzus un lūdza viņu palikt pie viņa, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Un te mēs redzam tādu ļoti spēcīgu, skaidru patiesību. Mūsu uzdevums nevienmēr ir pārliecināt cits cilvēks ticēt. Reizēm tas mūsu uzdevums ir kāds? Vienkārši aizvest viņu līdz vietai, kur viņi paši var satikt Jēzu. Kur viņi var dzirdēt Dievu vārdu, vai tas būtu dievkalpojums, bībeles studija, mazā grupa. Varbūt vienkārši vietā, kur notiek saruna ar citiem cilvēkiem par Dievu un par Kristu. Un tā ir šīs sievietes attieksme. Viņa saka, es nevaru izdarīt izvēli tavā vietā, bet es, uzaicinot, varu tev dot iespēju. Un redziet, kā Dievs darbojās. Caur vienu parastu paklausību, caur vienu aicinājumu, uzaicinājumu, mēs redzam tālāk tiek aizsniegti daudzi cilvēki. Un cik drosmīgi ir šī sieviete, kā es jums jau sākumā teicu, šī sieviete patiesībā iespējams jūtās diezgan apkaunojoša savas dzīvesveida dēļ. Viņa vienmēr centās būt izvairīga no citiem cilvēkiem. Bet tad, kad viņa sastop Kristu, viņa ir gatava iet un aicināt. Iet uzaicināt arī tos cilvēkus, kas iespējams viņu ir apsmējuši, nosodījuši, atraidījuši. Un te mēs redzam to, ka caur šo notikumu, ka reizēm spēcīgākais liecināšanas veids ir vienkārši uzaicināt. Tev nevienmēr jāuzsāk ir garas diskusijas, tev nevienmēr ir jāsagatavo perfekta prezentācija otram cilvēkam izstāstīt par Dievu. Viss, kas tev reizēm ir jādara, nāc man līdzi, nāc un apskaties pats, nāc un dzirdi, un es būšu kopā ar tevi. Un šis viens uzaicinājums, viens telefona zvans, viena WhatsApp ziņa var kļūt par atslēgu šim cilvēkam, lai atvērtu durvis pilnīgi jaunai dzīvei, jaunai domāšanai un ticībai. Kā tad izskatās šī dāvana šodien? Nu, līdzīgi kā samarietēji, dažiem no jums arī īpaši šī dāvana ar domu, ka jūs esat kaut kādā veidā ieinteresēti cilvēkos un jūs spējat uzaicināt. Tu esi tas cilvēks, kuram dabīgi sanāk, nāc kopā ar mani, būs labi. Tu esi tas cilvēks, kurš spēj izveidot kontaktus ar jauniem cilvēkiem. Tu esi tas cilvēks, kurš caur tādu entuziasmu spēj iedrošināt cilvēkus spērt nākamo soli. Un es gribētu teikt, ka, protams, ir tie dabīgie cilvēki, kādreiz mēs teiksim, tie tādi, varētu teikt, pārdevēji, jeb varbūt ne pārdevēji, tie var būt tādi, tautas valodā mēs teikt tādi, tusētāji, ja, kur vienkārši ap viņiem līp tie cilvēki kopā. Bet es teiktu, tā nav tikai raksturiezīme. Es domāju, tā ir arī Dieva ielikta dāvana, kā Dievs tev var lietot viņa valstības darbā. Ja tu esi tas draudzīgais cilvēks, ja tu esi tas, ka ja tu kaut kur aicinās, tev vienmēr cilvēki atsauksies. Tā nav vienkārši tāda raksturiezīme, bet patiesībā tā ir dāvana, ko Dievs var lietot. Un ja tu šo dāvanu neesi lietojis evanģelizācijā, tad es tev gribu iedrošināt. Sāc to lietot. Sāc to lietot, jo tu redzēsi to, ka caur vienu tavu uzaicinājumu kāda cilvēka dzīve var izmainīties. Tāds Bārna grupas pētījums runā par to, ka diezgan liels procents cilvēku
atsauktos uz aicinājumu, ja viņus aicinātu viņu draugi. Tieši uz kādiem garīgiem pasākumiem, garīgiem notikumiem. Viņiem ļoti svarīgi, ka tieši draugs viņus uzaicina. Un viņi patiesībā būtu ieinteresēti. Kaut kur ir pat minēta tāds konkrēts skaitlis 25% cilvēku neticīgo. Tika aptaujāt neticīgie cilvēki, un 25% sacīja, ka viņi teiktu jā, ja viņu draugs viņus uzaicinātu uz kādu garīgu, kristīgu pasākumu. Tātad mēs redzam to, ka īstenībā ir viena daļa cilvēki, kas patiesībā gaida tavu uzaicinājumu, kas gaida tavu piedāvājumu. Un tas nozīmē, ka kaut kur mēs varbūt pat nenojaušam, cik reizēm cilvēki ir daudz gatavāki nekā mums šķiet. Ja vien būtu viens cilvēks, kas viņam pateikt nāca līdzi. Jo, protams, mēs teiktu, mums pie draudzes loga ir uzaicinājums, nāc uz dievkalpojumu, mums ir sociālie tīkli, kur mēs aicinām cilvēkus, bet īstenībā tavs personīgais uzaicinājums, nāc man līdzi, nāc un skaties, nāc un piedzīvo, ir visspēcīgākais. Un bieži vien vislabāk nostrādā. Jo ir jāsaprot jau arī tas, ka cilvēkam katra jauna vide ir kaut kas svešs. Ne katram cilvēkam ir viegli ienākt jaunā vietā, jaunā vidē, jaunās telpās, kur nekad viņš nav nācis. Un tieši tavs personīgais uzaicinājums un tava personīgā klātbūtne esot viņu šeit, var būt kā liels iedrošinājums. Lūkas evaņģēlijā mēs varam lasīt par šo līdzību, un kur viens bagāts cilvēks ir sarūpējis mielastu, un viņš ir aicinājis savus draugus, un neviens nav atnācis, īpašie viesi, un tad viņš aicina kalpus iet un aicināt visus citus. Un tad mēs lasām šos vārdus, kur Jēzus saka, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Ir jāsaprot pareizi šie panti. Ar to Jēzus negrib teikt, ka mums kaut kādā veidā, piespiesti ar manipulāciju vajadzētu panākt, lai cilvēki nāk un pārkāpt varbūt kaut kāds cilvēku robežas. Bet drīzāk tas parāda par Dieva sirds deksmi un par to, ka mēs nedrīkstam būt pasīvi. Dievs ir sarūpējis savu valstību. Dievs ir sagatavojis piedošanu, žēlastību. Un viņš aicina, nāciet pie šajā līdzībā, nāciet pie šī mīlestā, nāciet pie šī kunga, ejiet un sauciet, vismazai spiediet cilvēks nāk, tādā ziņā, cik Dievs katru cilvēku gaida pie sevis. Un mēs, katrs viens, esam ar šo iespēju aicināt cilvēkus pie Kristus, jo mēs neaicinām pie sevis. Mēs neaicinām pie kāda konkrēta cilvēka, nāc un klausies to cilvēku, vai nāc un paklausies tās dziesmas. Pār visam mēs taču aicinām cilvēkus pie Kristus. Un kā jau es minēju, tikai atkārtot šīs, kas tad ir raksturīgākās tieši šiem cilvēkiem, tās viņa iezīmes, rakstura iezīmes. Protams, tā ir viesmīlība. Tā ir draudzība. Cilvēki ar šo aicinājumu ir tādi draudzīgi, viesmīlīgi, laipni. Cilvēkiem patīk ar viņiem būt kopā. Mums jau visiem tādiem vajadzētu būt, ja? Bet šie ir tādi īpaši eksemplārs. Viņam nav sevi jāpiespiež, lai viņi tādi būtu. Viņiem tas vienkārši sanāk. Viņi noteikti ir tādi pārliecinoši entuziasti. Un viņi nekautrējās citus uzaicināt. Un varbūt ir tie cilvēki, kuri regulāri pie sevis aicina uz mājām, uz pusdienām un uz vakariņām. Un viņiem vienkārši patīk, ka ap viņiem ir cilvēki un ka pie viņiem ciemojās. Kā jau es minēju, tad šiem cilvēkiem noteikti ir dabīgi veidot attiecības un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Viņi noteikti ir draudzīgi cilvēki. Un es nesaku, ka viņiem visiem ir ļoti dziļas attiecības ar visiem cilvēkiem, bet viņiem ir draugi. Un šo draugu ir daudz. Un es teiktu vēl kādu raksturu iezīmi. Šie cilvēki spēj
pamanīt iespējas arī tādām garīgām sarunām. Un viņi redz, ka var ne tikai uzaicināt uz vakariņām vai uz pusdienām vai uz kafiju, bet viņi redz, kā caur šo uzaicinājumu cilvēku var iepazīt arī Kristu un dzirdēt par Kristu. Ja mēs domājam par piemēriem, nu ir jāsaka tā, ka šeit man bija grūti tādu konkrētu piemēru, varbūt tādā, kā es jums citreiz rādu, tādā pasaules, tādā Latvijas līmenī, jo es teiktu, šis ir kaut kas ļoti personisks. Un ne katram, ne uzreiz es tāds vārdus varat izcelt. Es atceros, ka tad, kad es kalpoju Mateja draudzē, daudz gadus atpakaļ, tad es atceros, ka bija tādi cilvēki, kas katru svētdienu, un tur bija viens tāds jaunietis īpaši, es atceros vienu tādu jaunieti, katru svētdienu viņš kādu cilvēku bija atvedis uz baznīcu. Un tas nenozīmē, ka visi tie cilvēki tajā baznīcā katru svētdienu arī nāca pēc tam. Bet viņš vienkārši, pirmkārt man vienmēr bija tas jautājums, cik tu tos cilvēkus pazīst? Jo katru reizi viņam bija kaut kāds cilvēks sēdēja blakus. Un viņš vienkārši teica, šis ir labākais, ko es saviem draugiem var iedot. Un man ļoti svarīgi, ka man draugi to dzird. Un bija kādi, kas ar to arī atgriezās. Ar kādiem varbūt viņam bija dziļāks sarunas un vairāk sarunas, bet viņš saprata, tas veids, kā es varu liecināt un evanģelizēt, ir uzaicināt tajā vidē, kur viņi var dzirdēt par Kristu. Man ļoti patīk ideja, ko es zinu, ka Liepājas centra draudze un vēl kāds cits draudzes ir īstenojuši tādas saucamās drauga svētdienas. Draugu svētdienas. Un tā doma ir tāda, ka tā ir viena svētdiena, kurā visa draudze mēs vienojamies, tā būs svētdiena, kurā mēs uzaicināsim savus tuvos cilvēkus, savus draugus, savus paziņus, savus kaimiņus. Tas būs dievkalpojums, kurš būtu varbūt nedaudz saprotamāks cilvēkiem, kas pirmoreiz ienāk dievkalpojumā. Vēstījums būs daudz, varbūt vienkāršāks un netiks teoloģiski smagnējs. Bet tā būs vide, kurā mēs uzaicināsim savus draugus. Un varbūt kādu no tādām svētdienām varētu arī būt mūsu draudzē. Draugu svētdiena. Protams, arī šiem draudzīgajiem cilvēkiem ir zināms brīdinājums un piesardzība vajadzīga. Jo, lai arī viņi ir super forši cilvēki un visi ar viņiem grib būt kopā, arī viņiem ir savs trūkums un arī šim veidām ir arī zinām trūkumi. Un kādi te ir? Pirmkārtām, ir svarīgi, ka mēs neļaujam, lai tikai citi runā mūsu vietā. Protams, tu redz, ka tevs dabīgākais veids ir vienkārši uzaicināt kādu. Vienalga uz jauniešu vakaru, uz dievkalpojumu, uz nometni, uz vasaras bībeles skolu. Un tomēr arī taviem draugiem ir jādzird, kāpēc. Kas ir tavs kāpēc? Kāpēc tu tici Kristum? Kā Kristus ir mainījis tavu dzīvi? Jo redziet, arī viņiem var rasties daudz jautājumi. Un nevienmēr atbildes uz šiem jautājumiem iedos kāds cilvēks no skatavas no priekšas. Reizēm tas tilts var būt tieši tu, kas var cilvēkam iedot šīs atbildes. Tādēļ esi gatavs ne tikai aicināt, bet esi gatavs arī runāt pats. Otrs piesardzība. Lūgšanā izvērtē, uz ko tu aicini. Ir ļoti svarīgi, ka mēs izvēlamies un saprotam, kas ir tā īstā vieta, īstais laiks, īstais pasākums, kas būs atbilstoši šim cilvēkam. Protams, Dievs spēja darīt pārsteidzošas lietas arī liekas visnepiemērotākajā brīdī, visnepiemērotākajos apstākļos un pasākumā. Un tomēr, lai tad, kad tu domā aicināt kādu cilvēku, esi lūgšanās un Dievs, kas ir tas īstais brīdis? Kas ir tas notikums, kurā es šo cilvēku varu uzaicināt? Lai no vienas puses tur būtu patiesība, bet no otras puses, lai tur būtu arī iejūtība pret tiem cilvēkiem, kas Dievu vēl nepazīst. Esi lūgšanā par to. Un trešais, es teiktu tā, nezaudē dušu, ja aicinājums tiek noraidīts. Jo citreiz cilvēkam ir daudz iemesli, kāpēc viņš šī brīdī ir pateicis nē. Šodien nē, var rīt nozīmēt jā.
Un varbūt tieši tas noraidījums vai atteikums ir kā durvis jaunai sarunai. Kas tevi attur? Kas ir tas, no kā tu baidies? Varbūt, kas ir tavs šaubas? Ko tu vispār domā par Dievu? Tā kā nezaudējam tādu entuziasmu, arī tad, ja kāds cilvēks saka, Klaus, šis šoreiz nav priekš manis. Jo varbūt kādreiz viņš teiks arī jā. Tātad uzaicinošā pieeja. Un visbeidzot, tāda 6. pieeja, kā mēs varam nest evaņģēliju, ir kalpojošā pieeja, praktiskā pieeja. Un šeit mēs varam ņemt piemēru no tādas sievietes, Tabitas. Viņai patiesībā, tulkojumā šis vārds nozīmē stirna. Jāsaka, interesants vārds, bet iespējams, ka tajā laikā pilnīgi normāli tas bija. Apustuļu darbi, 9. nodaļa. Un arī mēs varam lasīt ļoti īsts fragments, un mēs daudz par šo sievieti nezinām. Mēs zinām tikai to, ka tā ir sieviete, kas īpaši kalpo citām sievietēm, īpaši atraitnēm, ļoti praktiskā veidā. Un 36. pantā varam lasīt. Viņa bija labdare un nabagu apdāvinātāja. Viņa ļoti praktiski, viņa šuva drēbes, kalpoja, un iespējams, ka tur pat bija atraitnes, kas dzīvoja pie viņas, un tādā veidā viņa nesa evaņģēliju, sludināja evaņģēliju, rādīja Kristu. Un varbūt kādam cilvēkam liekas, jā, tā ir tāda parasta lieta, šuj drēbes, kalpot cilvēkiem, bet tur patiesībā tam bija ļoti dziļa, garīga nozīme. Un ar šo sievieti notiek kaut kas ļoti traģisks, viņa smagi saslimst un viņa nomirst. Un kristieši aicina apustuli Pēteri, lai viņš dodās pie uz šīs sievietes uz namu, un lai par viņu aizlūdz Dievu. Un Dievs brīnumainā veidā caur Pēteru lūgšanu augšām ceļ Tabitu, un viņa uzceļās no nāves, viņa tiek pilnībā dziedināta. Un tur ir fragments, kur mēs redzam, ka cik šī Tabita bija ļoti svarīgs cilvēks. Jo tad, kad Pēters ierodās šajā namā, viņi redz, cik ļoti daudz šīs sievietes ir noskumušas, kā viņas raud, kā viņas pārdzīvo, jo Tabita viņas dzīvē bija kaut kas ļoti īpašs. Caur praktisko kalpošanu viņa pieskārās daudzu cilvēku sirdīm un dvēselēm. Un tad, kad Dievs viņu uzceļ no mirušajiem, tas kļūst par liecības stāstu daudziem cilvēkiem. Ko tad mēs no tā varam mācīties? Kalpošanas pieeja ir tā, kur cilvēks liecina par Kristu ar darbiem, kas izriet pirmām kārtām no mīlestības pret cilvēkiem. Jo redziet, ir cilvēki, kas nav gatavi uzreiz sarunām par Dievu. Un tur ir daudz iemesli. Kādreiz tie ir aizspriedumi. Kādreiz tās ir kādas pagātnes sāpes. Varbūt kaut kāda negatīva pieredze baznīcā vai starp kristiešiem. Ir cilvēki, kas ir vīlušies. Vīlušies Dievā, vīlušies citos cilvēkos. Ir cilvēki, kas ir nocietināti, un viņi vienkārši ir skeptiski. Un tomēr, tad, kad viņi piedzīvo kristiešu pašaizliedzīgo kalpošanu, viņi nereti sāk uzdot šo jautājumu. Jo viņi saprot, ka tie nav vienkārši parasti darbi. Tā nav vienkārši parasta laipnība, ko šis cilvēks ir parādījis pret mani. Tajā ir kaut kas vairāk. Varbūt šī kalpošanas pieeja neizskatās varbūt bieži vien skaļa un iespaidīga. Reizēm kalpošana ir kaut kas kluss, kaut kas nemanāms. Tie nav reizēm skaļi vārdi, skaļš pasludinājums. Reizēm tas pat prasa daudz laiku. Taču tieši tāpēc tas var būt ļoti efektīvs. Jo tas ir ļoti personisks. Un tad, kad cilvēks parāda kalpošanas darbus, to ir ļoti grūti apstrīdēt. Jo pret mīlestības darbiem cilvēkam ir grūti izveidot aizsardzības sienu. Jo viņš redz, ka mani nevis grib izmantot,
bet mani mīl un man grib palīdzēt. Un kalpošana var būt kā lieliskas durvis, kas var atvērt cilvēku sirdis Dievam. Jo tad, kad mēs praktiski kalpojam, tad, kad mēs palīdzam cilvēkiem, un to mēs darām nevis aiz kaut kādām slēptām interesēm, bet ja mēs to darām patiesi, ar pareizu motivāciju, tad agrāk vai vēlāk šiem cilvēkiem būs jautājums, kas tevi motivē? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tev tik svarīgi, kas notiek manā dzīvē, un kāpēc tu vēlies ziedot sevi, savu laiku, savus līdzekļus, lai svētītu un palīdzētu man? Un tad mēs varam runāt par to, kas ir mūsu patiesā motivācija. Kas ir tas mūsu aicinājums, kur mēs varam teikt to, ka līdzīgi kā Kristus mums ir kalpojis, negaidot no mums atpakaļ, tā mēs gribam kalpot arī citiem. Un tas atver durvis garīgām sarunām. Jēzus Mateja evaņģēlijā ir teicis šos vārdus. Tāpat, lai arī jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Šī rakstvieta mums parāda ļoti svarīgu virzienu. Labi darbi nav, lai cilvēki apbrīnotu mūs un lai jūsmot par mums. Labi darbi arī mūsu draudzē nav paredzēti, lai cilvēki tagad jūsmot par mūsu draudzi vai par kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Bet labie darbi domā tām, lai cilvēki nonāk līdz Dievam. Jo mūsu mērķis nav par to, lai slavētu par to, cik mēs esam labi. Mūsu mērķis ir par to, lai cilvēks saprastu, ka Dievs ir īsts. Jo es redzu viņa gaismu šo cilvēku dzīvēs, šo cilvēku rīcībā. Ir tāds ļoti trāpīgs teiciens par evaņģelizāciju. Evaņģelizācija ir kā viens ubags pasaka otram ubagam, kur atrast maizi. Un redziet, tas parāda to svarīgāko. Mēs neko neesam labāki, dižāki par tiem cilvēkiem, kuriem mēs nesam evaņģēliju. Mēs esam tādi paši izsalkuši cilvēki. Un ubags tas nozīmē, ka tev nekā nepiedara. Piedošana, Dieva labestība, Dieva mīlestība nav nopelnīta, tā ir Dieva dāvāta. Tu to esi saņēmis kā dāvanu. Un tu vēlies tādam pašam otram izsalkušam, izslāpušam, izmisušam cilvēkam rādīt to vietu, kur viņš var saņemt šo dzīvības maizi. Nāc, arī tu var satikt glābēju. Kas ir tās raksturīgākās iezīmes šādiem cilvēkiem, kuri caur kalpošanu var nest evaņģēliju? Es teiktu tā, ka viennozīmīgi šiem cilvēkiem raksturiezīme ir pacietība. Jo, kā jau es teicu, mums kādreiz tiem tiešajiem cilvēkiem patīk uzreiz ķerties vērsim pie ragiem. Un pēc pirmās satikšanās jau gribās pasludināt evaņģēliju, tad šie cilvēki saprot, ka mani darbi iespējams būs sākumā ļoti klusi. Tie nebūs skaļi vārdi, bet es pacietīgi, mīlestībā kalpoju un caur darbiem nesu evaņģēliju. Tie ir cilvēki, kas spēj pamanīt vajadzības un īpašas rūpes parāda pret cilvēkiem. Viņi uzreiz redz, kas citiem pietrūkst, kas citiem ir vajadzīgs, un viņiem tas būs ļoti dabīgi iet un rūpēties par šādiem cilvēkiem. Protams, tie ir cilvēki, kas retāk varbūt teiks skaistus vārdus, retāk teiks, es tevi mīlu, bet vairāk šo mīlestību izpaudīs darbos. Tie ir tie cilvēki, ko mēs teikt, tie ir darītāji. Viņi daudz nerunā, bet viņi dara. Un tie ir cilvēki, kas spēj piešķirt vērtību mazām lietām, maziem pienākumiem, mazām atbildībām, bet viņi saprot, tas ir ļoti svarīgi. Un mēs draudzē arī komandā esam par to runājuši, kā mēs ar to, kas mēs šeit draudzē esam un kalpojot, kā mēs caur to arī varam atspoguļot Dievu. Un kā mēs sakam, evaņģēlijs sākās ar ieejas durvīm.
Nu, šodien viņas tā labi mums tur nevērās vaļā, ja? Bet patiesībā katra detaļa, katrs sīkums, ar ko mēs kalpojam, mēs vienkārši to nedaram vienkārši tāpat. Caur to visu mēs gribam darīt visu, lai nekas nebūtu šķērslis tam, lai cilvēks saņemtu Dievu vārdu. Vai tās būtu tīras telpas, siltas telpas, vai tas būtu noformējums, mūzika, Dieva vārds, sludināšana, vienalga sagaidot cilvēks, sasveicināties. Katra tā ir kalpošana, kas ir radīta tam, lai tas palīdzētu cilvēkam, nevis traucētu cilvēkam tuvoties Dievam. Nu, kas tad varētu būt tādi piemēri? Nu, jāsaka, te varētu būt daudz piemēri. Es šajā reizē izcelšu tādus 3 piemērus. Nu, tur būs smagsvari, varbūt vairāk, bet nu, tie ir tādi spilgtāki piemēri. Viens no tādiem ir Franklins Grēms, kurš ir izveidojis organizāciju Samariešu Soma. Un tā ir milzīga organizācija, kuras galvenais mērķis tiešām ir sludināt evaņģēliju arī caur praktisko kalpošanu, caur darbiem. Un šobrīd šī organizācija kļūs jau tik liela, ka, teiksim, ja pasaulē notiek kaut kur katastrofas, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, šī būs viena no pirmajām organizācijām, kas tajā vietā ieradīsies un tūlīt kalpos cilvēkiem. Un tur ir gan ar mazām lietām, gan ar lielām lietām, viņi palīdz un kalpo. Es teiktu, ļoti uzticama organizācija. Un, protams, ka caur visu to tiek arī sludināts evaņģēlijs, bet vispirms tas tiek sludināts caur praktisko vajadzību, rūpēties par cilvēku vajadzībām. Vēl viena tāda līdzīga kalpošana, man šeit nav bilde tam, bet var pastāstīt par Oklahomas dienvidu baptistiem, kuriem ir tāda kalpošana, kur vīri tiek mobilizēti, ja notiek arī kaut kāds dabas stihija, piemēram, zemestrīce, ugunsgrēks, tornādo, kas Oklahomā mēdz notikt. Tad šī vīra kalpošana ir tā, kas viena no pirmajiem, kas ierodās un vienkārši praktiskā veidā palīdz cilvēkiem ar viņu vajadzībām, gan atbrīvojot, ēkas no gruvešiem, zāģējot kokus, kur tas ir vajadzīgs, bet arī nodrošinot ar pārtiku, ar naktsmājām un vispārējo. Un īstenībā šī organizācija, šī kalpošana ir ļoti tāda atpazīstama, un viņa ne tikai Oklahomas štatā, bet arī citos štatos kalpo cilvēkiem. Nu, tāds, kur viņi arī caur darbiem parāda šo Dievu mīlestību, rūpēties par cilvēku vajadzībām. Nu, protams, ka domājot par kalpošanu, tāds, mūsu, es domāju, etalons ir māte Terēze. Šī vienkāršā mazā sieviete, kur saņem pamudinājumu no Dieva, aicinājumu no Dieva doties uz Indiju, uz ļoti skarbu vidi, Kalkutā, lai kalpotu faktiski cilvēkiem, kas ir tuvu nāvei, esot paliatīvajā aprūpē. Tie ir cilvēki, kur patiesībā ir nolemti nāvei. Un viņa dara visu, lai šie cilvēki ar cieņu var aiziet no šīs pasaules. Un jāsaprot, tā ir Indija, tā nav Norvēģija vai Nīderlande vai Vācija vai Latvija, kur paliatīvā aprūpe ir ļoti kvalitatīva un ir tiešām cienījām apstākļi. Bieži vien šādos apstākļos Indijā šie cilvēki tiek pamesti uz ielām, viņi tur nomirst un pret viņiem izturās kā pret suņiem, jo liekas, kāda jēga vairs no tā cilvēka. Tad māte Terēze ienes pilnīgi citu kultūru, citu attieksmi. Viņa pret katru cilvēku rūpējās kā pret Kristu, jo katrā vienā viņa redz Kristu. Un es atceros, man draugs Dienvidāfrikā savā laikā, viņš ar savu ģimeni devās tādā tūrē, ceļojumā. Tas bija tieši laikā, kad viņa bērni bija pusauģi, un viņš gribēja caur saviem bērniem iemācīt kaut kādas vērtības. Un viena no lietām, ko viņi darīja, viņi devās uz šo mātes Terēzes to misijas vietu Kalkutā, jo tur arī cilvēki dodās, dzīvo, praktiski kalpo, mācās par kalpošanu, un viņš ar savu ģimeni aizbrauc tur un kalpoja. Un viens no viņu uzdevumiem bija kāds, vienkārši satīrīt, mazgāt šo cilvēku smirdīgās drēbes.
Un, tev liekas, cilvēks tur tāds pusmīris guļ, tu viņam tur nomazgā drēbes, tur izžāvē un tad dod. Un tad viņš stāstīja par kādu epizodu, kur arī viņi bija izmazgājuši tās drēbes, cik viņi tur labi viņas varēja izmazgāt, tur izžāvēja, nolika tur stūrī. Un tad viena no māsām šajā klosterī pienāca klāt, viņa teica, pārmazgājiet vēlreiz no jauna. Izgludiniet, salociet un tad pasniedziet šiem cilvēkiem. Un viņam liekas, kas tur svarīgs, tie cilvēki tāpat jau tāds smirdīgi tur guļ. Un ar to attieksmi viņi liek parādīt, ka katrs cilvēks ir ļoti svarīgs. Pat tad, ja viņš atrodas uz nāves gultas, tu priekš viņa parādi to pašu labāko, ko tu var dot. Un māte Terēze, kur, protams, ir daudziem kļūst par milzīgu autoritāti, bet ar ko? Ne jau ar titulu, ne jau ar amatu, ne pat ar skaistiem vārdiem, bet ar viņas sirdi. Un daudz cilvēku dzīves tas ir izmainījis. Daudz cilvēku dzīvēs cilvēki ir piedzīvojuši Kristu ar viņas kalpošanu. Un tāds trešais piemērs būtu mūsu paši latvieši un Dana un Viljams Šulci. Viljams ir jau mūžībā, bet viņa sieva Dana joprojām kalpo, un tagad, starp citu, viņu dēls Tomas arī ir šajā kalpošanā. Viņam ir šī misija pakāpiens organizācija, kas sākot no 90. gadiem, kur Viljams Šulcs redzēja šo ārkārtīgo vajadzību, ka ir tik daudz jaunas meitenes, kuras ir stāvoklī, viņas ir izmisušas, viņas grib izdarīt abortu, lai viņam uztais abortu, un Viljams ir tas, kas dodās pie šīm meitenēm, viņas iedrošina, nespērt šo soli, jo tā ir dzīvība, kas ir tavā ķermenī, bet pēc tam, kad šīs meitenes ir pieņēmuši šo lēmumu saglabāt bērniņu, jautājums, kā viņam tālāk dzīvot, jo tas iemesls jau ir, kāpēc viņas grib taisīt abortu, ne jau aiz labas dzīves. Bieži vien tā ir sarežģītā dzīve, nav vīrs, nav draugs, nav līdzekļi. Un Viljams ar Danu izveido šo organizāciju, kur viņiem ir pat ar šīs ģimenes mājas, kur šīs jaunās meitenes sākumā dzīvo, tiek sagatavotas dzīvei, praktiski kalpo, un šodien tā kalpošana ir daudz plašāka, un viņi brauc pa mājām, palīdz ar dažādām humanām palīdzībām un ar pārtikām, un ar caur to visu. Protams, ka viņi arī nes evaņģēliju. Un Viljams ir fantastisks evaņģēlists. Viņš bija fantastisks evaņģēlists. Tas, kā viņš spēja runāt un uzrunāt cilvēks, bija aizraujoši, bet es teiktu, tā viņa spēcīgākā liecība bija tieši kalpojot cilvēkiem. Tas noteikti iedvesmo. Un, protams, ka nevienmēr mums jāskatās uz tādām lieliem cilvēkiem, un tie cilvēki ar īpašu aicinājumu un tādai plašākai sabiedrībai nest evaņģēliju caur kalpošanas darbiem. Reizēm tie var būt arī mūsu vienkāršie darbi, vienkāršā praktiskā atsaukšanās. Un tev varbūt liekas, kāda jēga, es vienkārši tam cilvēkam tur kaut ko praktiski izdarīju, bet evaņģēlija jau tas nenes. Bet tu to nevar zināt. Varbūt tava vienkāršā, parastā atsaukšanās kādam cilvēkam palīdzēt var nozīmēt pilnīgi visu, var nozīmēt mūžību. Tāpēc neviens kalpošanas darbs nav mazsvarīgs. Katrs no tiem kaut ko nozīmē Dieva valstībām. Protams, arī, ka šiem cilvēkiem, kurus mēs ļoti apbrīnojam šos praktiskos cilvēkus, mēs teiktu, tie ir cilvēki, kas izdzīvo evaņģēliju. Arī viņiem ir zināms brīdinājums un tādi izaicinājumi, no kā būtu jābūt uzmanīgiem. Un pirmais, rīcība nekad nevar aizvietot vārdus. Jā, mīlestības darbi atver durvis. Un tomēr evaņģēlijs ir jāizstāsta. Kā jau mēs esam par to runājuši, un kur Pāvils saka, kā lai dzird, ja neviens nesludina. Evaņģēlijs tie ir vārdi. Tas ir vārds. Tās ir ziņas, labas ziņas, laba vēsts, kas ir jāpasludina. Tāpēc neļauj, lai tavi darbi aizstāj vārdus. Un kā jau es teicu, gan Franklins Grems, gan māte Terēze, gan Šulci
super praktiski cilvēki, un tomēr viņi caur to arī nesa evaņģēliju arī ar vārdiem. Otrs ir, nenovērtē par zemu savu kalpošanu. Jo reizēm tieši šī pieeja spēj aizsniegt visgrūtāk aizsniedzamos cilvēkus. Jo, kā jau es teicu, pret mīlestību ir ļoti grūti strīdēties. Bet tur, kur ir mīlestības darbi, un tur, kur tiek pasludināta patiesība, šīs divas kombinācijas kļūst ļoti spēcīgas. Tā ir ļoti spēcīga liecība, ļoti spēcīgs veids, kā pasludināt evaņģēliju. Un es gribētu iedrošināt, Pāvila vēstulē Galatiešiem Pāvils saka, viņš saka šos vārdus, tad nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Dari šos mīlestības darbus, nepagursti darīt labu, jo īstā laikā mēs arī pļausim. Te mēs redzam to, gan caur šīm visām pieejām, mēs redzam to, ka pievilcīga kristietība, pievilcīgs kristietis nav tikai ideja, ko cilvēki redz tādā plakāta veidā, bet mēs redzam, ka tā ir dzīve, ko viņi ieraug cilvēkā. Un kā jau es teicu, Dievs neliek mums izdarīt visu. Mums nav viss jāizdara. Mēs esam daudz par to runājuši, par šo ķēdes posmiņu. Bet Dievs saka, esi uzticīgs tajā savā daļā, ko Dievs tev sirdī licis. Un varbūt tu esi tas cilvēks, kas saka, bet man nav ko dot. Bet redziet, arī samariešu sieviete negaidīja piemērotāko brīdi. Viņa nesagatavojās, lai iet. Varbūt arī viņai nebija īsti ko dot. Bet tas, ko viņi dara, viņi skrien uz pilsētu. Viņi sauc savus apkārtējos cilvēkus. Nāciet, skatieties un redziet. Te ir Kristus. Viņi gribēja, lai viņi arī sastopās ar Kristu. Tabita nesludināja ar skaļiem vārdiem, bet viņi sludināja ar mīlestību, no kuras nevarēja novērsties. Un te es gribētu iedrošināt. Tavas rokas nav par mazu. Tavs aicinājums nav par klusu. Tavs solis pretī kādam cilvēkam nav mazsvarīgs. Uzaicini, ja vajag aizbrauc pakaļ un atved šo cilvēku, kalpo, un ja nepieciešams esi līdzās blakus šim cilvēkam, jo šim cilvēkam ir jādzird ne tikai patiesība, viņam vajag arī mīlestību, ko viņš var sajust. Un es teiktu tā, tad, kad patiesība un mīlestība satiekās vienā kristietī, Kristus tiešām kļūst pievilcīgs. Sveiki! Patiesība un mīlestība, kas satiekās vienā kristietī, tur Kristus kļūst pievilcīgs. Lai Dievs mums uz to palīdz. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu, paldies Tev, ka Tu meklē cilvēks arī tur, kur citi ar līkumu aiziet. Mēs Tev pateicamies, ka līdzīgi kā šī samarietes sieviete, kur vienkārši uzaicināja, vai šī sieviete no Tabita, kas vienkārši kalpoja, kad caur šīm divām sievietēm Tu iedroši un iedvesmo arī mūsu. Ka Tu caur mazām lietām var izdarīt vairāk, nekā mēs cilvēki spējam to izplānot un paredzēt. Mēs lūdzam, ka Tu var dot skaidrību par to manu aicinājumu, kā Dievs Tu mani var lietot, lai otram cilvēkam var vairāk par Tevi liecināt un stāstīt. Es, Kungs, lūdzu, ieliec mūsu sirdīs tos cilvēkus, kurus mēs varam tuvākā laikā uzaicināt uz vidi, kur cilvēki var dzirdēt par Tevi. Parād tos cilvēkus, kuriem ir konkrētas vajadzības,
un kur mēs varam īpaši praktiskā veidā kalpot un tādā veidā nest evaņģēliju. Dievs, mēs lūdzam dot drosmi, ka tur, kur durvis atverās, mēs arī varam būt sarunā, pasludināt patiesību un turpināt apliecināt mīlestību. Mēs lūdzam palīdz, ka mūsos ir drosme, mēs lūdzam, ka mūsos ir pacietība, un mēs lūdzam, ka mūsos ir pareiza mīlestības attieksme pret šiem cilvēkiem. Mēs lūdzam par tiem, kas tevi, Kristu, vēl nepazīst. Mēs lūdzam par tiem, kas ir skeptiski, kam varbūt ir aizvainojums un rūgtums uz tevi. Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kam ir jautājumi, kas meklē atbildes. Mēs lūdzam par tiem, kas ir pilnībā izmisuši un meklē, ka kāds vienkārši drosmīgi var izvilkt ārā no tās ielejas. Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kuri gaida, ka kāds viņus uzaicinās. Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kas tevi nepazīst, bet ar kuriem mums ir tuvas attiecības. Mēs esam draugos. Kungs, paver tās iespējas, ka mēs varam dabīgā veidā uzsākt arī garīgas sarunas un liecināt un stāstīt par tevi. Un Dievs svētī, ka mūsu draudze var būt arī tā vide, kur cilvēki var dzirdēt evaņģēliju, kur viņi gribētu ienākt, būt un kur mēs varam pasludināt Tavu vārdu. To mēs lūdzam visu. Un svētais gars vadi mums, dod mums spēku, dod mums gudrību, un lai mēs esam jūtīgi un atsaucīgi Tavam aicinājumam. To lūdzu Kristus vārdā. Amen.